Vai nav skaists vakars? Ļoti skaisti. Čau visiem. Esmu atkal atbraucis copēt uz Liepājas ezeru. Atkal man draugi vēl atpeldēt. Smukai pīlēm jau paaugušies tādi, bijuši lielākie kā pagājušreiz bija. Ko? Cerēsim atkal, kad būs lielā zivs šita. Tad jau manīs, redz, tikko iemet, nemaz neiebaroju, iemet tikai tā. Vienreiz sagatavojos, iemet tikai, lai pastāv bišķi, pasētēt, paskatīties, kā te izskatās. Un jau copē kaut. Jā, tā es te copēju, tā pabaro bišķi un met iekšā uzreiz ar muškāpuru virsū, ar pinku un cops uzreiz jau ir. Nemaz punktu neiebaroju, kā iemet, uzreiz jau copē. Tas jau ir galā, kaut kas jau raust tur. Opā! Copīts, zivs ir ļoti daudz šitajā te ezerā. Makšķernieki ar makšķerē, tad jau gan pienāks ar kāds skaistāks reko. Ķīsis ar atpeldējis ir, uzķērās. Šitāds te ķīsis uzķērās tikko. Vai ķīsi, ko tu te man uzķēries, ko? Tas gan to āķi norījis ir. O, ne, tas ir grunduls atkal jau. Grunduls. Tas nav ķīsis, tas ir grunduls. Tas jau norīja to āķi kā traks. Ops, atpakaļ es tev nelaidīšu vēl. Citādi, ka man tur aizpeldēs un atkal man copēs. Kā iemet, tā copīts notiek. Viss notiek. Liepājas ezerā. Tik jāmakšķerē. Protams, galvenais mērķis mums ir noķert lielo breks. Gan jau, kad būs te kaimiņš, kas te jau bija jau makšķerēja, tas tur izvilka. Savu punktiņu iebarojas, tur jau bija pienākuši lielie. Cerams, ka līdz manam punktam arī atnāks. Kāds skaists breksis. Vai ne? Pagaidām man stāv virsū tur 10. āķīts. Un šoreiz ir tāda īsāka pavadiņa, lai ātrāk grimst lejā it kā. Lai viņš tā tur lēni negrimst, bet tā ātrāk uz gruntu nokrīt. Citreiz, ja uzliek tādu garteņš lēni grimst, un tad sanāk tā, ka tie mazie ātrāk paķer to lēni grimstošo, bet tagad nogrim ātri vienalga bija. Raudas jau bija, grunduls arī bija. Mūsu superīgais drauģels atpeldējis. Redzēsim, tur atnāks lielais. Šoreiz es maisīju barību, tā, kur man ir tā barība, kur šoreiz citu barību taisīju. Šoreiz man nav trapera, bet ir šitādu miks rupjo. Šitādu te rupjo. Kas tas tāds ir? Larpio, Classic, Grand, White, Perfect mix breksim domātā. Diezgan rupi tā. Bet cik rupi, tāpat uz šitām te viss citi arī ķerās. Viss cits zivs arī ķerās ar šitām. Oi, man kaut kas ar kāju izregulējās. Es domāju, kaut kas nav ritīgi, nebija kāju pievilcis vienu. Tā. Tā copēja. Redz, copīts jau notiek. Viss notiek šitā ezerā. Copē nevar laist ilgu. Cilvēki āķi ir ļoti dziļi. Ko arī barībai pieejauc klāt kukurūzi. Tā bišķi jau rupjāka frakcija ir. Šoreiz nekā nebija. Tāpēc pieejauc kukurūzi, cerams, kad tiem paši mazākie viņi nevar apēst un atnāks kāds lielāks. Vai ne? Tā ir. Tāpēc mēģinām piesaistīt lielos, ja. Kā lai nepamakšķerē šitādā
skaistā vakarā, ne? Nav liels sēž, diezgan mierīgs, bišķiņ jau ir. Bet, patīkams vakars tāds. Neteiksim, ka ļoti silts, bet tāds ļoti patīkams. Tādi jāpacopētie ir. Jāpaskatās, kas mums te ķerās Liepājas ezerā. Vai ķerās labi, vai netik labi. Skatīsimies. Tā, kas vēl tāds? Pagaidām nekas tāds interesants šobrīd nenotiek. Esmu viss sagatavojies, protams. Un gaidi, kad atpeldēs man lielie brekši skaistie. Bet, jāatpeldē viņai būs. Nē. Kāpēc, lai viņi neatpeldētu? Ne. Copiņa. Gaidam tālāk. Redz, tagad uzlikām tādu smuku pušķīti tārpiņu. Tādu. Un barotauru piepildījām. Mēģināsim uz tādu lielākiem gabaliem tagad. Samainīju bišķiņu āķi. Arī uzliku lielāku. Skatījos, it kā šitas skaitās 10. āķis Olner, bet viņš ir pa Cobras feederu lielāks un pa feederu konceptu arī lielāks. Mēģināsim šitā to, ko mēs gaidam, izmakšķerēt, ne? Hops, lejā ir, gaidam. Mūsu super lielā breks Liepājas, vai ne? Laiks arī smuks, saulīts pīn. Vienkārši superīgi. Barojam zivtiņu un gaidam, kāda copi bija. Kas pa copi bija? Bet kas tas varēja būt šitāds te? Tā kāda loka, tā loka. Vai tas varētu būt breksis, kas šitā locī kādu? Iespējams, ne? Bet pārāk tā tirināja, tas man tā nepatika. Tas, man liekas, nebija breksis, tas bija kāds cits kāds locītājs. Tas šitā te kā iemet uzreiz jau. Jā, caupīt ir. Es nezinu, varbūt, ka jūs varat redzēt, varbūt ne. Bet te viņi notiek, te viss notiek. Liepājas ezerā. Skaistās zivis mums te peldās. Ļoti silts jau nav. Man liekas, ka ja būtu siltāks, tad būtu labāk tā brekšu celt. Redz, kā tas kaut kādu kāju grunduli noķēra kaut kāds bija pie krasta. Re, kā cīnās. Jā. Būs interesanti šis vakars. Vismaz rādīja, kaimiņi te rādīja, kad pāris viņi izmakšķerēja, kas jau te bija ātrāk atnākuši, tad jau līdz mums arī noteikti atnāks, ne? Pagaidīsim, kaut kas tur paraustīja baigi, ka tikai nenorāva viss, ne? Kas tas varēja būt, nezinu. Vilksim ārā, skatīsimies, nevar tik ilgi gaidīt. Ja pārāk ilgi gaida, tad būs tā kā pagājušreiz necopē. Gaida, un tur izrādās grunduls galā sēž. Tas baigās brīnums taisīt, tas grunduls. Mazais vējš jau bija liels, protams, un nevarēja redzēt tos mikrocopīti. Un šis tur mierīgi ir apraustījis visu un atpūšās, uzķēries virsū. Uzķēries uz āķu. Redzēs, kā mums šodien ies. Arī tajā brekšu makšķerēšanas reizē. Tā ar muškāpuru pinki, protams. Savādāk barība tā drupjāk. Šoreiz ir. Un tad jau jābūt.
jābūt ir lielajiem, bišķi vairāk, ne? Kā pagājušreiz, bet, nu, to tik zina Breks, vai viņš atnāks vai neatnāks, kaut kas sapinās apkārt. Oi, ups, kas tas tā bija, joka. Nu ko, metam uz to punktu prom. Punkču. Metam iekšā, nogremdējam pļukš, noliekam makšķeri, uzstiepjam auklu un gaidam to brīnišķīgo copi, ne? Adrenalīnu, paķersim adrenalīnu ar lielajiem šodien, ne? Jābūt taču ir. Tā tas ir, jā. Redz, cik mums te jau tad copi šajā pilsētā. Vienkārši makšķerēt nemaz nav garlaicīgi. Nu redz, tā turpina gaidīt. Lielo pagaidām vēl viņš nav pienācis. Parētam kāds mazais pieķerās. Raudiņi. Jā, pārsvarā raudzi tikai bijuši pagaidām. Bet viens asarīts mazais un saucamajās, kas vēl tur bija, tas grunduls viens. Uzlikt lielākā āķīši, tad tā tik diktie mazie neuzķerās, bet viņi atkal apraust visu ēsmu. Pielika vēl to tārpu, tā viņa to tārpu noraust nost no tā āķa. To makšķeri kustina, bējās jau nekustās vēl cārā, skaties, jā, viss ir noraustīts. Ielika vēl arī otru makšķeri. Tā, turpina gaidīt. Jā, kaut kas jau tur kustina visu laiku, vajadzēs skatīties, kas tas tāds ir pa kustinātāju. Nevis laiku tingš, hopts, skatamies, kas tas ir pa kustinātāju, kas tur visu laiku kustina. Kustina, bet nē, nav nekas, nav. Kustinātājs tikai kustina tur, ne? Jā. Redz kā, viņš tā kustina, līdz kamēr pliks āķis palika. Viss nokustināja, vien maz ādiņu, vien palika klāt. Nu jā, mums vēl liekam un atkal metam iekšā. Kas tagad notika tikko? Copēja lēnām, kaut kas tur copēja, beigās vēl kaut kas baigi labs. Nu baigi labais. Velk, līdz ar tām zālēm, punkš, nost bija. Nevar saprast, kāpēc norāva, domāju, pavadiņu norāva. Likās tā kā Breks, nevar īsti saprast, kas tas bija. Beigās izvēlk ārā, skatos galā mazais plaķītis, šitāds te viņš. Nokosts nabaks. Kaut kāds zandarts vai kas bija šis uzķēries, un zandarts viņu paņēmis laikam apēc, bet bija labs, kaut kas bija ļoti labs. Tā ir, turpinam medīt lielās. Tā vēl turpina gaidīt, ieklausies, kā apkārtē mums vardas pa mums smējās. Dzird kā vārdas ņirgājās, ka nekā necapē. Bet gaidam. Nebūs pa nakti, gan jau būs rīt copē. Vai ne? Tā ir. Vienkārši superīga nakts, mierīgāk, pamierīgi. Var teikt arī no zivīm arī diezgan mierīgi. Nu,
tā galīgi atslābt nevar. Kaut kas tur kustina visu laiku. Kā nevar jau zināt, kurā momentā būs liels vai mazs, bet kaut kas visu laiku kustina. Vienu makšķeri iemet uz filei. Gaidīšu to zandarti. Varbūt, kad uzķersies uz to filei. Bet pagaidām klusē. Bet pirmīt mazo plaķīti, jā, paņēma. Jā, labi ir. Gaidām tālāk, gaidām. Būs, gan jau būs, ko parādīt. Redz, pīlentiņi ar mammīti pat čučā blakus. Pa nakti lapas staigāja. Un tad pīlentiņi te atnāca te man blakus. Drošībā čuča. Nu, tā te šorīt izskatās. Skaisti, ne? Nu, jā. Rīt nemaz neizskatās, kad būtu vasara, tāda sajūta. Diezgan pavēsts, bet šodien arī ziemeļvējš. Labi, ka vismaz man tā saule priekšā ir. Tad man te tā kā aizvējš sanāk. Nu, ko lai saku, pa naktas copi. Vienot sakot, nekas īpašs. Nekas īpašs. Mazie plaķīši. Visu nakti copēja. Nu, vienīgais tas, ka tas zandarts to vienu mazo plaķīti paņēma. No sākuma domāju, kas tur tāds labs pieķēries ir. Skatos tā iet prom. Tā uz sāni iet, uz ezeru pusi. Iet un pie pašam zālēm punkš izšpļāva ārā. Izrādās zandars bija. Rīta makšķerēšana mums te. Pamēģināsim vēl pagaidīt, varbūt, kad pienāks ar kāds. Bet, nu, diezgan pavērs ir. Jā, tā ir. Jā, gaidam to lielo, tad gaidam. Kaut kas jau tur kustina to makšķeri. Jā, kustina. Kas tas būs? Paskatīsimies, ko? Paskatāmies, ne? Kas tur kustina? Viņš jau kādu laiku tur kustina. Pīles ar man te apkārt. Tām arī interesanti. Nu, jā. Mazais pīlēns šodien atkal bija iekāps jau man tajā uzglabājamā ķeselē, bet šoreiz viņš zināja pats, kā izkāpt ārā. Pagājušreiz laikam viņš sabijās, kad es to lielo breksi vilku. Praktiski ieeja nostājies viņam pretī, tāpēc laikam sabijās. Šitā viņš ir. Jā. Tāda īsta adrenalīna deva nesanāca šodien. Vēl pagaidām nav bijis. Nē, vēl vienreiz bija viena copa. Tāda interesanta. Kaut kas paņēma, un arī bija paņēmis mazo breksīti. Gāja prom, es kā paņēmu, ritīgi stingri bija. Vispār beigās breksim galva bija sakost. Ot pareizi, tas vēl bija. Kas vēl bija? Vajadzēja taču paskatīties, kas tur ir galā, ne? Ir kaut kas vai nav? Kaut kas tur kustināja un tā arī neuzkustinājās nekas. Īstenībā pa nakti vairāk copēja. Vairāk te bija šitās te kustība. Vairāk kustība bija pa nakti. Rekā tagad iestājās rītis, kaut kā pazuda man te. Pazuda visi mani
manas skaistās zivis, ne? Interesanti zināt, ko viņi tur vilks. Vai ne? Man pagaidām nekas nevelkās. Viss ir tikai procesā vēl. Nu, mēģinam, ne? Uzliksim šoreiz tikai muškāpurs, citādāk jau es te visu kaut ko jau mēģināju likt virsū. Nu, it kā jau kustība notiek visu laiku. Kustība jau notiek visu laiku. Vai aizķērās kāds. Bet nav tādi, nav patīkami izmēri. Nav kaut kā tie patīkami izmēri, jā. Tā jau kustība te ir. Jā, ziemeļvējš sagriezies augsts ir. Breksim, ja noteikti nepatīk šis augstais laiks. Un kam tu patīk vasaras vidū un tik vēss? Pat nosala šorīt. Pa nakti nebija tik augsts, kā tagad no rīta palika augstāts. Varbūt ar tāpēc, ka nav gulējis. Nu, ne. Redz, tagad nekāda kustība nenotika. Iepriekš visu laiku kā metā uzreiz jau pum. Un tagad klusumiņš iestājās. Labi, kamēr klusums, apēdīsim kaut ko, padzersim kafiju, vai ne? Un tādā garā. Citādāk, ko tad mēs citu darīsim? Ja zivs kustība nav, tad padaram kafiju. Vismaz, ne? Apēdīsim kādu bulciņu. Brokastīs šorīt. Lai mums spēki izvilkt būs to lielo brekus, kad viņš pienāks, ne? Sāks ķerties te viens pēc otra. Tad jau būs super. Ko var labāk gribēt, ne? Kā tikai lielos brekus, lai viņi te būtu. Bet viņi te nav. Un šodien stāstīja, ka, redz, viens kaut ko uzrāva. Tad jau būs, tūlīt būs. Varēsim apskatīties. Tad jau būs. Būtu vai nebūtu. Breksim. Ir bijis tāda, kad ķerās. Pagājuši gadu, kad es makšķerēju te arī. Tad bija tāda. No rīta mazie tur ķērās šajā laikā. Un pēc tam 7 tikai pienāca lielie. 7 no rīta. Un redz, tagad tie tur kustina makšķeri. Mazulīši tur kustina to makšķeri. Neļauj man padzert kafiju, man jākoncentrējās. Jākoncentrējās uz makšķeri. Redz, atkal dvīles man viss ir, bet biksēs vienalga viss ir. Tā ieradums, ka ar tām biksēm, tas dvīles jau palicis slapš pilnīgi. Jau palicis nepatīkam. Rokas slaucīt. Man te vēl viens tāds maziņš. Re. Tas nu gan ir. Kaut kas tur man tur ņemās. Jā. Kaut kas jau tur ņemās. Bet, nav tas, ko es gaidu. Kaut kā šogad ar viņiem neiet tā. Tik gludi kā citreiz. Daudz jau saka, pārāk vēss vasara. Pārāk vēss, tāpēc viņi te arī nav. Īpaši kaut kas jau ir, protams, bet tā, ka varētu
tad kārtīgi no sirds atvilkties brekšs, nu, nav. Vienīgais tas mazos te var vilkt, jā. Mazā kāķīte uzliek, tad jau viņi visu laiku uzķerās. Bet uzlikt redz lielāks āķis tagad, tad tik dikti nav. Bet tāpat jau bija jau. Ar visu to viņi viens otrs tā aprīt to āķi, kad knapi par ārā dabūt. Jā, gaidam lielo. Nu redz, šitāds raudus te šorīt pieskrējuši ir. Pa nakti tie plaķīši mazie bija, tagad no rīta raudus. Tā te mums iet. Un tā rauda diezgan spēcīgi ņem. Tā liekas, ka lielais breks mums te ir. Bet nē, tās raudas te. Raudas spēka vīri. Labi, ir uzlādējam un metam atpakaļ. Kaut kas man te uzķērās. Kas tas ir pa milzīgo zivu? Redzēji, raudu uzķērās atkal. Kārtējā raudu uzķērās, ne? Nu, kur tu man te? Yes. Kārtējā raudu uzķērās. Kārtējā rauda, nu ne? Bet zini, kas bija interesanti? Visu laiku nekas neķērās. Es biju uzlicis tīri tikai muškāpurs, neķērās nekas. Pielikt klāt bišķiņ pinkus, uzreiz raudu pieķerās. Tas arī tā interesanti. Kāpēc viņi negribēja ēst tikai muškāpurs, bet pieliek pinkus klāt. Tie tādas sarkani, dažādās krāsās uzreiz raudu. Kā iemet, tā uzreiz raudu pieķērās. Bet tas bija tā interesanti, ne? Mēģināsim vēlreiz uzlikt tā pāris muškāpurus, kāds 3 pinkus. Un tad redzēs, būs atkal rauda vai nebūs. Paskatīsimies, ne? Kā tas viss te sanāks mums? Kāpēc viņš tā? Un kāpēc ne savādāk, ne? Jā, tie pinki ir tādi rozā, sarkani un tādi dzeltenīgi. Tādi 3 dominējošās krāsas viņiem. Nu, tagad tā uzliekam, ieliekam barotavā. Barība man ir diezgan rupi, tāda, lai lielais breks atnāk, bet viņš te garā neiet, līdz ar to viņš neapstājās te pie manī. Tāpēc es ar viņu nevaru noķert, jo viņš man te neiet garām. Pļukšs. Ne? Nu, skatīsimies, būs atkal rauda vai nebūs. Pirmīt jau īstenībā jau tikko kā iemet uzreiz jau raustī. Jā, tagad uzlikt pinkīs viens pašs. Uzreiz raudas pieķērās. Nu kā, turpināsies atkal tā raužu darbība. Vai nē? Vai būs jau viss izķēris jau no tās, kas atpeldēja? Kas tad notika? Tad, kad es gribu parādīt, ka jūs ķeraties, tad jūs paņemat un klusējat man te. Jā, tā ir. Un tad jūs man te klusējat, jā. Nu, neko nesanāca man parādīt jums, kā viņas rauj. Ļoti agresīvi tā. Viss makšķerkāts kratās pilnīgi. Nu, kaut kāda kustība notiek te. Varbūt varēsiet redzēt.
Varbūt. Es neteicu, ka tiešām tā būs, bet varbūt. Nē, tomēr nav. Redz, paskaties, kas pa skaisti barībiņi ar visādiem gardumiņiem. Uzlikt muškāpurs, tos pinkus un vienu tārpu gabalu. Vēl paskatīsimies. Ko teiks par šitādu kumāsiņu gardo, ne? Varbūt, ka būs superīgs gardumiņš viņiem. Kas tas tāds bija? Kaut kā tauku. Kaut kā tauku tais polē. Ne tā, sagribēja tīties, izskatās. No, kas te būs? Gardumiņš būs labs vai nebūs? Jābūt taču, ne? Kāpēc, lai nebūtu? Kāpēc, lai nebūtu labs gardumiņš? Kā uzrāva. Redzēji, ko? Tas tik bija rāviens, tas bija labs gardumiņš laikam tomēr. Šitā arī pliči un raudz dara. Skatāmies, būs turpinājums vai ne? Redzi? Makšķerīt bišķiņ kustās, tad jau būs turpinājums, cerams. Un cerams, ka tas nebūs šitais te, bet būs, wow, šitas, ko jau mēs no vakar jau gaidām. Vēl tā viņš arī nav parādījies. Ne? Tā ir. Tā viņš ir, jā. Nu redz, vienreiz uzrāva, noteikti to tārpu norāva un viss. Tālāk negrib vairāk. Tā visvairāk arī izskatās. Vajadzēs vilkt ārā, uzlikt tārpu. Laikam tārpu gribās tur kādam. Muškāpur tie jau visi barībai klāt. Kaut ko ekskluzīvu vajag, ne? Jā, tā izskatās. Vienreiz kaut ko pagaršoja. Nē, reku vēl tomēr garšo. Viens tur kaut ko garšo. Jā. Ojejam. Bet neuzgaršojās. Nē, vēl joprojām. Šitā te lēni tā pa nakti copēt, tas zandars tā. Tāda lēns copīts. Nu, es domāju, cik tad ilgi tu tā man tur garšos. Bet to jau es nezināju, ka tas zandars. Domāju, tur kaut kādi mazie raust, kas tur. Apniki jau gaidīt ceļu augšā, wow, kaut kas labs. Bet tas labais bija, es domāju, kad breks vienkārši uzķēries labs, bet atvilku un izšpļāvu ārā un aizpeldēju, vēl acis vien nospīdēja viņam. Un krastā tika iznācis beigts mazais plaķīts, kurš jau bija jau nokosts, redz, tomēr ir kaut kas tur notiek, jā. Bet cik tas nopietns ir, to tik mēs redzēs, kad vilksim ārā, ne? Nopīlīt, meklē ēdienu, jā. Te jau sanāk, kaut kas arī jums, te no barotos izkrīt. Ja tā nenotīra maliņas, tad jau izkrīt jums ar tepat pie krasta. Nē, jāskatās, nevar šitā te tik ilgi gaidīt. Varbūt, kad jau noēdis. Ne, tā arī mēdz būt. Bet tā jau izskatās arī, ka tur kaut kāds mazs sīkumiņš palicis klāt. Jā, visi izsūkājuši tārps norauts, viss ir jau izdarīts. Viss ir izdarīts.
Viss ir izdarīts un nekas nav palicis pāri, man ne? Tārpu pusīti es likšu. Veseli ne, bet pusīti. Veseli nevajag likt. Uzliekam pusīti, tārpu. Sāķis var nekāds milzīgais. Man nav viegais veiklā, tur nopirku. Nopirku šitās te. Tur bija tikai tie kobras. No 8. kā man te ieteica, vajag šajā laikā 8. Vajag makšķerēt 8. lielie neraujās nost. Nopirku to kobru sāķīt, un tur bija 2 veidi kobrus. Viena bija milzīga, 8. Viņi bija ap 2 8, bet viens bija fīderam paredzējis, tas 8. tāds maziņš. Un tad vēl kaut kam tur bija paredzēts, nezinu, nepaskaties tik smalk. Tas bija daudzreiz lielāks, bet arī 8. izmērs. Un tad jau, kad atbrauc, ielika kastē, salīdzināja, kad kobras fīder 8. āķīts, viņš ir tikpat liels kā fīder koncepta un 10. Tā kā grūti saprast, kas tas tāds bija. Ot, reku šitas bija pirmīt, kas tas bija. Kaut kāds man te piņķerējums ir sanācis, ot, tas nu gan nav labi. No kurien šitāds te piņķerējums man te uztaisies, tāds nekad nebija bijis. Oj, no kurienes tāds? Kaut kāda aukla savēlusies. Tā viegli izpiņķerējās, tad labi. Te kaut kas nav bijis pareizi. Redzēju, ko? Kaut kas nav bijis pareizi. Man uztinies. Tā bija pirmā reize šitāda, te, kas šitā noticis ir. Nekad tā nebija bijis. Kaut kas te kaut kāda gabala nepareizi uztinies. Tāpēc arī tā ir sanācis. Kāpēc tā? Oj. Kas tas tāds vispār te? Kā tu tā? Kā tu tā man te esi tā sapiņķerējies? Nesaprotam pilnīgi. Pilnīgi nesaprotam. Viss tas ir. Tu redzēji, ko? Kas tas tāds pa joku bija? Tāds pavisam nesaprotams. No kurien šitāds te izkārēs ārā kaut kāds? Tas bija, tas ir tieši pirms sākums marķējumu, kur ir kaut kur bišķi ne tā ir ietiņas sākumā bijis. Redzēji, kādas viņš joks man izstrādāja. Labi, ka tik viegli tik vaļā. Oj. Es jau domāju, kas tad tagad būs. Oj. Ot tā. Izstrādāja man te tāds brīnums. Viss palika vesels vienīgs barība izbirs tikai. Reku, te tāds interesants putns peldās. Interesants putns peldās, viņš zivs medī zem ūdens. Tāds piķis knābi. Rekā gar krasti iet. Medī zivtiņas mazās. Un tie viņam tur mazulīši reku ir. Tie tikai viens, viņi bija vairāk. Kur tie pārējie palika. Hopā, lejā ir. Nu, būs top vai nebūs. Nav. Uzreiz nav. Nu, kā viņi tur ņurko? Mazās zivtiņas tur ķer. Nu, ko? Tā, šodien beigšu copēt šajā skaistajā Liepājas ezerā. Ja patīk, uzspiežu tīkšīt, abonēt kanāliņu. Un, ko lai saka, parādīšu,
kas vispārībā šodien pieķērās, bet, nu, nekas diši nebija. Nekādas trofejas nepieķērās. Vienkārši neizvilka. Slidīgs te ir. Un kaut kādas zivtiņi ķērās. Tas arī bija forši. Ne? Re, šitādas te. Lielākais loms pēdējos. Te šitādas mazulīši. Šitie maziņie te ķērās. Visu dienu. Labi, laidīsim atpakaļ. Reku, kā tas izkrita ārā? Caurums laikam kaut kur ir parādījies. Nekas, laižam atpakaļ. Reku, vēl viens izkrita ārā. Tāpēc, kaut kas te nav ritīgi. Vēl viens izkrita ārā. Kaut kāds caurums parādījies man te ķeselēji. Aha, krīt ārā jau. Laikam būs paliks vecs. Man peldīties. Vismaz sportiskā copīt tāda sanāca. Nu, aiziet. Ot šitā. Labi, tad jau atkal tiekamies pie ūdeņiem. Līdz nākamajai reizei. Čau!